Sveiki, man draugi, esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību no jaunas dienas. Vai var uzreiz parādīt Bončuku? Bončuku, vai tu gribi iet ārā, Bončuku? Vakar es viņus palaidu ārā, viņi pastaigājās, tas nebija nekas parasts. Viņi vēl paņēma arī Faisalu līdzi. Visi kopā, Faisals arī stāv viņiem priekšgalā. Šodien atkal atlaidīšu. Mēs veicām dažas izmaiņas saimniecībā, es to parādīšu. Man jums ir arī ļoti labas ziņas. Mūsu meita Nora ir demdējusi. Pateicoties Dievam, mums ir veseli, skaisti mazuļi. Arī viņus jums parādīšu. Šodien būs ļoti piesātināts video. Mans lūgums jums, lūdzu, nelieciet man vilties. Izdariet man mazu pakalpojumu pirms tam. Lai atbalstītu, es būtu ļoti priecīgs, ja jūs patiktu šo video, abonētu un atstātu komentāru. Filmē. Paskaties uz maniem lauvām. Vai Destans uzvarēs? Šai meitenei es vēl neesmu devis vārdu, draugi. Šajā video es izlemšu viņas vārdu. Kur ir mana meita šajā video? Mana skaistā, mana mazā lauvena. Nākotnes leģenda. Nāc šurp, es tevi dievinu. Mašala manai mītī. Mašala manai skaistulī. Nāciet, paskatīsimies. Palaidīsim šos Bončukus, paskatīsimies. Bončuk, nāc dēliņ. Lai man Bončuk pastaigājās. Tikai lai Deistan šeit nenāk. Nāc, Bončuk, nāc, Reis, nāc. Reis, nāc taču, šī vieta ir tava, nāc dēliņ. O! Bončuks uzreiz parādīja, kas te saimnieks, lai labi soks darbā. Nāciet šurp, nāc. Sāksim šodien atkal ar ganu darbu. Vai ārā ir suns, kas uzbruks šiem? Nē, vecstāv, jūs zināt, pasaulē ir tikai viens. Pagaidi, vecstāv, es esmu zinkārīgs par Destanu. Es pirmo reizi palaidu Destanu kopā ar kazām. Vai viņš kaut ko teiks? Vecstāv, pasaulē ir tikai viens Dobermans, kas ir ganu suns. Destan, mans izskatīgais dēls, kādu harizmu tu izstaro stāvot tā zālē? Man slavā. Mans harizmatiskais dēls, es tev dievinu. Kā zināms, es tagad arī sāku katru dienu izlaist kazas ganībās. Brāli, visur ir zāle. Tagad atnāc Destans, pagaidi mirkli. Destan, pagaidi mirkli. Tu nelieti, tu. Tu nelieti, tu. Vai es tev neteicu, lai tu spēlē kā īsts vīrietis dēls? Mašallah, viņš ir izaudzis liels, tas blēdis. Lai Dievs tevi svētī, bet tagad aizvedīsim tevi, Destan baba, nāc. Tagad tu taisies palaidnības darīt. Tu arī uzkurinās pārējos suņus. Tu esi ar sliktu raksturu, apstājies. Apstājies, dēls, apstājies, pagaidi, Destan. Viņš dusmojas, jo es viņu aizslēdzu. Skaties, viņš man saplosīs, tas trakais. Nāc šur, Bončuklār. Vai lai es pievienoju arī pusatēti pie viņiem? Vai ir kāds suns, ar kuru pusat varētu cīnīties? Paskatīsimies, nē, nav. Pusat, nāc, ej dēls. Tagad es padarīšu pusat par ganu sunu. Pusat mans lauva. Mašallah jums. Ko es teicu, brāli? Barības cenas ir aizgājušas debesīs, aizlidojušas. Šiem arī mašallah barība nepaliek. Neskatoties uz to, ka viņi nepieņemas svarā, viņi labi ēd. Tā kā šīs ir piena kazas, tās ir nedaudz mazākas, sānenes kazas. Bončuk, baba, tu arī ārā labi izskaties, mans lauva. Tagad viņi visu dienu no rīta līdz vakaram ir ganībās. Bončuk, kā iet ķēniņi? Ko? Paga, Nataša, jūs uzreiz sākat greizes sirdot. Uzreiz tikai, lai es viņus nemīlētu. Pagaidi, nē, uzvedies kā pienākās. Nē, Nataša. Pagaidi. Bončuk, iedod tam dēdem ar ragu, iedod dēls, lai tas dēde kļūs gudrāks. Iedod viņam. Nesaudzē Bončuk, neskaties uz viņa asarām. Negantais dēde, vai lai es tevi aizveru. Tagad dēdem pienācis gals, Natašai pienācis gals. Viņi, paskaties uz Bončuku, ak, lai Dievs tev svētī, sīd Bončuk, kaza pret suņiem, redzi? Ja Bončukam blakus būtu vēl 2-3 tēviņi, viņš šos suņus izklaidētu pa gabaliem, tiešām saku. Hei, Nataša, es jums pārāk daudz uzmanības pievēršu, jūs palikāt izlutināti, atstājiet viņus mierā. Viņi uzņem manu enerģiju, parasti neko nesaka, nepievērsiet uzmanību. Vai mūsu kazas paiet garām? Labi jaunieši, mierīgi. Kafēja cilvēki arī, ka viņi to redzēs, sajuk prātā. Brāli, jūs zināt, mums bija vajadzīga vieta, lai aizvērtu dedevus. Vakar mēs to izdarījām, Sky vietā mēs uztaisījām ļoti skaistas durvis. Tie, kas seko man Instagramā, zina, mans Instagram konts ir Taifundam, ir CTV, sekojiet tur, mēs dalāmies ar to, ko darām. Arī konteineros darbi gandrīz pabeigti, mēs uztaisījām arī virtuvu un pārējo. Līdz mēneša beigām mūsu darbs turpināsies tur.
Pēdējā laikā es daudz nodarbojos ar remontu darbiem, tāpēc mazliet atstāju novārtā video. Atvainojiet, mēs turpināsim pilnā sparā, brāl, pilnā sparā. Lai līdz mēneša beigām pilnībā pabeidz savus darbus. Tad pilnā sparā. Tagad, lai Bončuk nāk šeit ganīties. Roki, vai lai arī tevi padara par ganu suni, Roki? Vakar es aizvedu Roki uz veikalu. Viņš braukāja grozā veikalā, bija ārkārtīgi smieklīgi, tev vajadzēja redzēt. Princese, kā mazuļiem klājas, mīļā. Mašallah, laiks jau dažas dienas ir skaists. Ak, paskaties, nofilmē to nojumu. Nojumu no priekšpuses izskatās ļoti skaisti, draugi, mašallah. Kad mēs paskatāmies no šejienes, kad to pabeigsim, tur būs leģendārs skats. Izabela kundze tagad ir konteinerā. Es arī atvedu Izabelu, teicu, lai viņa mazliet pastaigā, bet tagad video viņu uzbruks kazām un citiem. Es viņu iepriekš aizvēršu, tagad viņi ir tur. Kad visi mūsu sīkumi būs pabeigti, ja Dievs dos, arī tā vieta izskatīsies ļoti skaisti. Dārzam es nopirku arī jaunu lāci, nofilmē arī to, tas guļ lapenē. Ja Dievs dos, arī viņu nobarojam upurēšanai. Kopš viņš atnāca, ir labi pieņēmies svarā. Upurim dos labu gaļu, ja Dievs atļaus, arī viņš tur guļ. Nāc! Durvis mēs arī tā uztaisījām, gribējām taisīt jaunu būri, bet teicām, ka nav vajadzības pēc jaunu būri, izdomāsim kaut ko citu. Es teicu, ka izmantosim pieliekamos, tagad arī tu sakopsim un visu iztīrīsim. Skaties, parādi šo vietu tā kārtīgi. Jūs zināt, šeit vidējās durvis bija salauztas. Vakar mēs šeit uztaisījām jaunas durvis. Arī smuki ar melnu krāsu nokrāsojām. Izskatījās ļoti labi, brāli. Mūsu pirmā istaba ir šāda. Piemēram, kad es gribu aizvērt Natašu un citus brāli, es viņus uzreiz no šejienes iekšā iemetīšu. Tā kā visi pilnībā no betona, viņi nevarēs no šejienes aizbēgt. Mēs šo vietu skaisti iekārtojām, arī durvis sanāca ļoti labas. Nāc parādīsim ar iekšpusi, starp citu, durvis vēl nav pabeigts, mēs tās tikai uzlikām, šodien tās sametināsim. Iekšā šobrīd ir briesmīgs bardaks, mēs šeit metām visādus krāmus, atkritumus, visu, kas bija. Suņi vakar šeit diezgan daudz medīja peles, pat viena pele ir tur, paskaties, viena pele ir arī tur. Brāli, iekšā ir īsta peļu invāzija, visur ir peles. Suņi vakar šeit, paldies viņiem, kārtīgi visi iztīrīja, atbrīvoja no pelēm. Šodien mēs arī šeit visu sakopsim. Pasties, tagad es došu piemēru. Pagaid, iziešu ārā. Vislielākā problēma ir ar dēde Asiju Natašu. Paskaties, viņus tagad vajag aizvērt. Durvīm nav slēdzenes, šeit vēl nav viss pabeigts, šodien arī to izdarīsim. Dēde, nu nāc ārā, paskatīsimies, kā tu bēg, dēls. Nu parādi paša. Apakšā mēs uzlikām paneļu žogu, augšā režģi. Apakšdaļā, kur viņu var aizsniegt, mēs padarījām stiprāku, cerams, ka viņi no šejienes neaizbēgs. Šodien uzliksim slēdzenu un izmēģināsim. Nu, kas notika, piemēram, vai es palaidu Feisalu, vai es palaidu Kazas, vai es laidīšu citu suni, es visus trīs uzreiz laidīšu šeit. Jo visvairāk man problēmas sagādā Nataša, dēde, Asija. No šī brīža mēs šo vietu pilnībā atrisinājām, viņš šeit paliks, brāl. Kā tev šķiet, kādas ir durvis? Es gaidu atzīmi no 10, man tiešām ļoti patika. Skai durvis arī, skaties, ir tādas kļuvušas. Jūs zināt, Skais šeit bija piesiets ārā. Skai baba nāc dēls, nāc, lai cilvēki redz tavu augumu, nāc. Skais negrib iziet ārā. Kopš mēs Skai ielikām iekšā, viņam ir ļoti slikts garstāvoklis, draugi. Viņš ir ļoti nomākts, nav priecīgs, bet Skai vieta ir kļuvusi ļoti skaista. Jūs zināt, Skais apakšdaļa plēs pie durvīm, tāpēc mēs apakšā pieskrūvējām biezu metāla loksni, lai viņš to visur nesalaustu. Un augšpusē uzlikām šādu paneļu žogu. Jā, Nataša ar pārējiem jau ir aizbēguši, jo durvīm nav slēdzenes. Dēls, kad šodien pabeigs slēdzeni, viņi vairs nevarēs aizbēgt. Šeit ir paneļu žogs, apakšā metāla loksne. Paneļu žogu mēs pieskrūvējām visur, sanāca tāda izturīga un laba lieta. Kāpēc es gribēju ielikt Skai istabā? Tagad, kad Dedi iet garām, viņu uzbrūk, Dievs pasargā, vēl sāksies kaut kāda kautiņš vai kas tam līdzīgs. Sākumā mēs Skajai uztaisījām to būri, kur bija medūza. Viņi mēģināja saplēst tās stiepus, draugi. Bet jaunajā vietā viņi tā nedara. Mašallah, šeit sanāca ļoti labi, arī durvis ir ļoti labas. No šī brīža Skaibabas jaunā vieta būs šeit. Skai, vai mēs varam atnākt ciemos pie tevis, dēls? Kopš es Skai šeit ievietoju, viņš šķiet mazliet noskumis. Vai ne, Skai? Es redzu, ka tev ir mazliet slikts garstāvoklis, dēls, bet mēs tev izveidojām īpašu istabu. Paskaties! Stambulā cilvēki maksā 10 000 liru par šādu vietu, dēls. Ja meloju, sakiet, ka meloju, bet es redzu. Tagad Skai baba dzīvo lieliskā vietā, tikai iekšpus jāiztīra un viss būs kārtībā. Šeit darbi vēl nav pabeigti, bet tie tiks pabeigti. Pēc tam šodien uzstādīsim arī šīs vietas, sametināsim, viss būs labi, brāli. Medūza vieta arī sanāca ļoti skaista, un medūza par laimi vairs nevar no šejienes aizbēgt. Viņi arī plēš to būdiņu, tas man padara traku. Tā būdiņa, kurā viņi dzīvo, medūza, man vienkārši padarīja traku.
Dažreiz viņi man nosit visu prieku pa dzīvi. Es arī gribu viņu atdot. Paskatīsimies, ja atradīsies kāds labs cilvēks, es atdošu medūzu. Eskobaru vietā mums arī nav nekāda problēma. Jaunās būrka uztaisījām sanāca labi, bet papildus tam mēs vēl uztaisīsim arī citur brāli. Uzmanis. Pusat pārāk nekasies pie Māras. Tagad es gribu izlaist dārzā arī Karlos, Hektoru un pārējos. Tāpēc ārā nedrīkst būt piesiets neviens tēviņš suns. Apolons, Maraz un Arejs ir piesieti ārā. Šos trīs mums vajag atsiet. Viņiem arī atradīsim īpašu vietu. Lai nerastos problēmas, jo kad viņi ir piesieti, pieņemsim, ka es atbrīvoju Hektoru, viņš varētu mēģināt uzbrukt piesietajam sunim. Tāpat kā mēs turējām Eskobaru, Skaju un pārējos, tieši tāpat viņiem izveidosim īpašu vietu. Mazulīši, ko jūs darat, mani mīļie? Jūsu vieta ir kļuvusi ļoti skaista. Vai jūs pastaigājaties pa lielo teritoriju? Šie arī mašallah labi izauguši. Mani mazuļi, mašallah jums. Kur ir mani motiši, totiši, mani lauvēni? Skaties, dede, neaizties bončuku, uzvedies kārtīgi. Dede, nāc šurp, hei! Neaiztiec kazas, ļauj tām ganīties. Stāv kā vīrietis. Dievu dēļ parasti viņi tā nedara. Tagad, kad es esmu klāt, šīs dede ar Natāšu uzbudinās. Redz, viņi tagad var brīvi un mierīgi staigāt apkārt, lai viņiem būtu ikdienas pastaigi, brāli. Roki, arī tu viņus neaiztiec palaidnīgais. Dzīvnieki mierīgi ēd, es viņam nestāvu klāt. Šie te tagad tiek iedzīti. Uzliksim arī tur slēdzeni, un kad šos aizslēgsim, tad kazas un pārējie Faisals varēs brīvāk staigāt. Pusats? Vai tad pusata kaklā nebija siksnis? Pusat, nāc! Nāc, puika, nāc! Ai, tas uz pusats! Aslāns Pusats pastaigā apkārtiem dēls. Mans izskatīgais dēls, mašallah, labi izstiepies. Skaties, vectēv! Vektev, nāc šurp! Vektev, ej tālāk! Vektev, nāc! Nāc! Nedar blēņas, uzvedies kārtīgi, paskatīsimies. Nāc šurp, nāc šurp, nāc šurp. Tagad ir kārta Noras mazuļiem. Nāc, Gokans, iesim paskatīties turp. Nora, draugi, es nekad neesmu pārvietojis no viņas vietas, neko neesmu mainījis. Kāpēc? Tagad tur ir zemes grīda. Mēs to jau iepriekš esam pieredzējuši. Mēs liekam dzemdību telpā, vienmēr gadās, ka mazuļus saspiež un viss kaut kas noiet greizi. Tā kā tur ir flīzes, dzemdību telpa ir arī ļoti augsta. Tur kļūst augsti, tur visu laiku jākurina krāsnes, vajag to, vajag šito, brāl. Es vispār neesmu aizticis viņas vietu. Tā vieta, kur viņi paliek, jau izskatās pēc dzemdību kastes. Kā tev šķiet, cik kopā mums ir mazuļu, Gekan? Vai kāds, kas zina, var pateikt? Var pateikt. Tad tam, kurš zina, mums būs dāvana. Ja tu dāvināsi kādu no mazuļiem, es pateikšu skaitli. Tad mēs to apsvērsim. Tagad Gehans to uzrakstīs no viltus kontiem. Viņš pats zina. Redzēsim, kurš zinās. Es gaidu jūsu minējumus komentāros. No rīta pārbaudīju, jo es saskaitīju pa vienam. Cik ir tēviņi, cik mātīši, mēs nezinām. Tāpēc nolēmām visus nemaz neaiztikt. Tad es pateikšu, kopā mums ir 8 mazuļi. Nemelo, brāli. Cik tad ir? Tev ir 7 mazuļi. 7. Kur viens palika? Viens ir Gehana. Kopā teiksim, kad ir 7, cik ir tēviģu, cik mātīšu, nezinu, bet mūsu mazuļi, paldies Dievam, ir ļoti skaisti. Patiesībā, paskaties, šī ir Noras kundzes pirmā dzemdība. Parasti šādi suņi pirmajās dzemdībās piedzīvo daudz grūtību. Viņi var saspiest, nogalināt, apēst vai nepievērst uzmanību. Bet Nora, paldies Dievam, šajā ziņā ir ļoti laba suns, draugi. Gohan, ieej iekšā. Labi. Jā. Iedod man vienu tādu pašu kā Norai. Labi? Tāds pats kā Norai. Vienu? Vienu nerādīsim pārāk daudz. Tad es došu tev savējo. Vienu, jo vakar. Viņu vakar dzemdē. Šodien ir otrā diena. Mūsu mazuļi, paldies Dievam, ir veseli. Bet, draugi, es redzēju un ļoti saviļņojos, nemaz neaiztika viņas vietu. Es nodomāju, lai nebojāju, lai viņi šeit mierīgi var rūpēties par saviem mazuļiem. Mēs pārāk daudz aiztiekam, pārāk daudz cenšamies, lai viņi izdzīvotu, un tad rodās vēl vairāk problēmu. Vislabāk ir atstāt visu savā vaļā. Mēs atstājām visu savā vaļā, paldies Dievam, viss notika veselīgi. Mūsu mazuļi tagad aug, viņi par viņiem rūpējās. Cerāms, ka mēs visus izaudzināsim. Gehan, turi kameru, lai viņi to neredz. Dod man, dod. Dod man, dod. Vai tev ir nauda, brāli? Dod. Mēs nedodam par brīvu. Nāc šurp. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apstājies. Vai esam gatavi, draugi? Apstājies, dede. Dede skatās uz mazuli no aizmugures. Lūdzu, jūs nesakiet bez mašallah. Lūdzu, sakiet mašallah.
Nu, aiziet, Bismillahirrahmanirrahim, paskaties uz šo. Paskatīsimies vispirms, vai tas ir zēns vai meitene. Meitene. Mana meitenīte? Mašalā, tu paskaties. Izskaties tieši tāpat kā tava mamma. Mums ir mazmeita Nur kā bumba, lai mums prieks. Ceru, ka Dievs dos viņai veselību un ilgu mūžu, lai mamma par viņu labi rūpējās un pieskat. Mašalā. Mēs jau iepriekš jautājām, es vienkārši esmu zinkārīgs, vai kāds ir uzminējis pareizo skaitu. Tas ir tieši mans minējums, es teicu, ka viņi dzemdēs 8 vai 10. Pateicoties Dievam, viņi mums deva 8 mazuļus, draugi. Viss ir tā. Ir arī tādi, kas ir citās krāsās. Kad pirmo reizi atnācām, bija 4, jo viņa bija sākusi dzemdēt. Pēc tam viņu kļuva 6. Pēc tam vakarā pārbaudēja, viņu bija 7, šorīt pārbaudēja, viņu bija 8. Jā, viņi visus neizdzemdē vienā reizē. Suņiem vidēji dzemdības var ilgt gandrīz 2 dienas, draugi. Bet mums kopā, paldies Dievam, ir 8 kucēni. Lūdzu, neaizmirstiet novēlēt veiksmi, šī arī ir skaista meitiņa. Gohans paņem šo un noliec tur, lai pārāk ilgi neatdala no mātes. Atver tās durvis. Bāc. Atver, brāl. Nāc, paskatīsimies, nāc. Viņš ir iegājis iekšā. Māte tā tad Nora aizgāja uz stūri, vai ne? Tieši tā, Nūra ir stūrī. Labi, viņi tieši tur, kur vajag, ej tālāk. Tur iekšā tā pati kā dzemdību kastē. Paldies Dievam, ar mazuli nekādas saspiešanas vai tam līdzīgas problēmas nebija, draugi. Mēs taču visu pārbaudam, brāli. Mēs pastāvīgi visu pārbaudām, cerams, ka arī nekas tāds nenotiks. Zin kā, tagad ir šie Rottweiler un Cane Corso suņi bieži mēdz nospiest savus kucēnus. Viņiem bieži ir kucēnu zaudējumi. Tev visu laiku jāsako līdzi. Mums arī nevienmēr ir iespēja visu laiku sekot līdzi. Bet arī māte labi rūpēsies. Piemēram, Nora, lai gan viņai tas ir pirmais metiens, mātišķība izrāda lieliski. Viņa pieņēma savus kucēnus, rūpējas par viņiem izcili, vai ne? Mans ir lūks šis. Labi, nerād, dēls, mēs filmējam, pēc tam paskatīsimies. Tu liec viņu pie pupas. Es to saku skaidri un atklāti. Labi, liec zemiņu, liec apakšā. Skaties, mans bērns. Tas ir acīm redzams. Neizvēlēs jau tagad Dievs. Es jau izvēlējos. Ar Dievu atļauju, lai viņš vispirms dzīvo, pēc tam vispārējais būs viegli, brāli. Pat ja tas mazulis paliks viens, viņš ir mans. Ko tu ar to domā? Tieši tā. Lai nebūtu tāpat kā pie Leo, brāli. Tā nebūs. Vai tu vari iziet no turienes? Tas mani neinteresē. Viņš saka, viss, kas paliek pāri, ir viņa. Es paņemšu un aizsadīšu Noru, skaties. Vēl kaut kas? Tagad jūs zinat, ka es ar Noru izvēlējos Hektoru, draugi. Hektors ir ļoti liels suns. Nora, lai arī ir mātīte, arī ir diezgan liels suns, mūsu dārzā lielākā Cane Corso mātīte. Patiesībā viņas standarti ir arī ar ciltsrakstiem. Gan Hektors ir ar ciltsrakstiem, gan Nora ir ar ciltsrakstiem. Abi ir lielisks kvalitātes pēcnācēji. Ja Dievs dos, kad kucēni izaugs, arī viņi būs lieli un skaisti, brāli. Cerams, ka mēs viņus izaudzināsim, draugi. Nāciet, paskatīsimies uz šo cilvēku. Vai mēs varam šo nerādīt video? Pagaid, dēls. Sveiki! Kā iet, Lauvēn? Vai tu esi izlaidis bončukus Faisals? Skrien un spēlējies ar viņiem arī tu, Faisals. Tagad, draugi, ja viss izdosies, šodien arī šīs vietas vārki būs gatavi. Mēs uztaisīsim arī šīs vietas vārtus. Pagaidi, Roki, vai lai es izvedu tev pastaigā kopā ar Faisalu? Roki, nāc, Roki. Roki, vai lai es uzsēdinu tev Faisalam mugurā, Roki? Vai lai izvedu tev pastaigā kopā ar Faisalu, Roki? Vai tu vēlies pastaigāties? Nekauņa. Opīt, uzvedies prātīgi. Nedzen man traku, vecīt. Nekauņa. Nāc, iesim ārā, paskatīsimies. Skaties, šīs vietas durvis šodien šeit uzstādīsim. Nopirksim arī speciāli metāla loksni, tās baklavas šķēlīšu loksnes vai kas tur bija. Šīs vietas durvis arī šodien pabeigsim, pēc tam uzreiz ķersimies pie šīs vietas. Lēnām, vai ne Taisons baba? Skaistais dēls, vai laiž arī tevi? Ja pavaidīšu, tad uzreiz skries pie kazām, traks esi. Tagad nācies šur, brāļi. Draugi, lēnām sāksim tur sakārtot lietas. Tur viss kārtīgi iztīrīsim, lai izskatās pēc cilvēka dzīves vietas. Beigās ar to zilo krāsu ar iekšpusi nokrāsosim, lai viss būtu tīrs. Vēl jau arī skaja vieta nav pabeigta. Mums vēl ir laiks. Pirmā prioritāte šeit ir tīrība. Gohan, tagad iznesīsim visus sīkums no šejienes. Labi? Sakārtosim šo vietu kā nākas. Ko mēs izņemam? Patiesībā šī vieta ir tieši Faisala gaumē. Faisals vienmēr... Neietilpst. Kur tas neietilpst? Viņš taču neskries iekšā. Un kad līs lietas, viņš ienāks. Iznāc, dede. Dede, nāc ārā, nāc ārā, paskaties. Iznāc no durvju priekšu. Draugi, iznesīsim šīs mantas ārā. Pēc tam beigās viss savāksim. Mums vēl ir daudz lietu, kas būs vajadzīgas. Iekšā var izskliet pele. Tas ir visur. Vai nav tā? Nāc ārā, pastīsimies. O, šeit viss ir pilns ar pelēm.
Šeit būs labi materiāli. Un šis jau ir uzlabots variants, draugi. Šeit agrāk bija vēl sliktāk. Visi atkritumi un drāzes vienmēr bija tieši šeit. Vienu mirkļu. Vispirms iznesīsim šos ārā. Paskatīsimies, vai mēs varēsim noķert peli video. Viņi to tagad šeit atradīs. Šī ir Dede, Nataša, Asija. Visas trīs ir peļu mednieces. Patur šo. Tikai to urbu mašīnu, pudeli. Dēls, turi to taisni. Kāpēc tu turi to slīpi? Patiesībā tu esi tas, kurš tur slīpi. Izej, Dede! Dede, ārā, Dede! Neklausīgais Dede, ārā! Dēls, beigās savāksim, vispirms iztukšosim te iekšā. No šīm lietām pašās beigās atlasīsim vajadzīgo. Dede, ārā! Dede, ārā, Dede! Iznāc, paskatīsimies. Beidz no turienes. Vajag tev iznāc. Izmet ārā. Dēls, kāpēc tu tagad paņēmi lāpstu? Nu, lai paceltu no apakšas, brāli. Ja nu tur iznāk čūska vai kas cits, tad būs ziepes. Dēļ, nāc ārā, Dēļ, nāc ārā. Nāc ārā, dēls. Nāc ārā, dēls, nāc ārā. Nāciet ārā, pastīsimies. Nāc ārā, nāc ārā, nāc. Beidz no turienes. Skaistais nazis arī šeit, redzi, vai ne? Redzi, skaties, šeit tas ir. Labi, ka iegājām un atradām. Apstājies. Tagad ar viņu vairs neko nevar izdarīt. Kāpēc? Ko tu ar viņu darīsi? Es tev nogriezīšu. Visa tava saimniecības draza ir šeit, vai ne? Met to tieši šeit iekšā. Apstājies, Nataša. Tīrīšana aizņems diezgan ilgu laiku. Jā, mums noteikti ir vismaz stunda darba priekšā. Ir arī stūri, vai ne? Draugi, šobrīd šo istabu, pateicoties Dievam, mēs gandrīz pilnībā visu iztīrījām. Palika tikai dažas sīkas lietas. No šejienes iznesām apmēram 6 vai 7 ķeras ar atkritumiem. Tiešām daudz atkritumu bija. Kā redzat, tagad grīda ir tik tīra, ka nemaz nerunājot par to, ka suns varētu dzīvot. Ja mēs nokrāsot sienas, arī cilvēks varētu dzīvot šeit. Viss ir kārtīgi iztīrīts. Patiesībā es gribēju nokrāsot, bet tad padomāju, kāda jēga tagad krāsot šo vietu. Tikai šīs lietas ir palikušas, tās vēl izmetīsim. Izskatās labi, vai ne?
Bet, lai arī izskatās labi, ka tās lietas ieliksim iekšā, mēs tās izmetīsim. Ja tagad krāsošu, tikai velti izšķērdēšu krāsu. Labāk šo vietu nemaz nekrāsošu. Vispār nav vajadzības krāsot. Dod man to lāpus, paskatīšos. Iemetīsim arī šos atlikušos iekšā. Ņem piepildi. Tagad viss ir pilnīgi tīrs, nekādas peles vai žurkas nav atrasts, viss ir aizbēgušas. Kā to redzi? Kas tas tāds ir? Izrādās, tas bija dēlis. Vēl ārā ir pilns ar visādām lietām, tās arī sašķirosim, atkritums un visu pārējo. Paga, paskatīšos, Natā, šeit malā. Meitiņa, laikam, tev šeit ļoti iepatikās. Paga, paskatīsimies. Abi, arī no iekšpuses. Atradās arī vesels lērums noderīgu mantu. Urbi, spirāli, kas vien ienāk prātā. Mēs šīs lietas agrāk šeit esam atstājuši. Pēc tam. Nāc šur. Pēc tam tas viss kļuva par atkritumiem. Tagad mēs pieliekamo pārvietojām uz sānu. Uz sānu. Tagad mēs tur saliekam visu nepieciešamo. Šo es arī došu suņiem. Patiesībā šī iznāca ļoti skaista istaba. Vai arī varbūt mēs varētu izmantot šo vietu kaut kam citam, ko lai daram? Man ļoti patīk šī istaba, Gehan. Tā ir iztīrīta. Dari, ko gribi, man vienalga. Kad iztīrīja, beidzot izskatījās cilvēcīgi. Dari, ko gribi, ja vēlies. Iemet iekšā matraci un gultu guli. Mani tas neinteresē. Jā. Es iztīrīju, durvis arī pabeigšu. Mans darbs šeit ir padarīts. Jā. Areize! Nē, es tikai prasu viedokli, tu taču esi cilvēks. Nē, brāli, nejautā man viedokli. Tavs prāts ir pārāks par manējo. Tas ir... Tagad tu prasīji manu viedokli, vai ne? Viņš kaut kā dīvaini reaģēja, uzvedās savādi. Nē, brāli, tas nav nekāds nīķis. Kāds niķis tu met, es tev saku, nāc šurp. Tev nepatīk, brāli. Nu, ja tu būtu izteicis kādu ideju, kas tas varētu būt? Nē, es vienkārši neizsaku. Jo tev nepatīk. Tagad es tūlīt sitīšu galvu pret sienu. Siti. Tiešām, draugi, es tūlīt sitīšu galvu pret sienu. Es zvēru. Vaina ir manī, buraks, kāpēc es tā saku? Ko lai daram? Pajautā skatītājiem, viņi tev kaut ko pateiks. Nu, ko jūs domājat, ko lai mēs šeit daram, draugi? Vai likt šeit Natašas? Patiesībā šeit, zini, mēs varētu arī šeit ielikt Apollo un Marazu, bet atkal vajag vietu, kur aizvērt dede. Apollo un Maraz no šejienes nekad neaizbēgs. Viņi parasti visu uzspridzina. Bet no šejienes viņi arī nevar aizbēgt. Nezinu, brāl, mums šī vieta rūpīgi jāapsver, draugi. Kā jums šķiet, ko darīsim? Atrodies man šeit kādu labu ideju, brāl. Jo šo vietu, ak, dede, es to novērtēšu atbilstoši tam. Lūdzu, izslauk šeit un sakārto šo vietu. Kad šeit atvēru un iztīrīju to lielo netīro vietu, izveidojās milzīga brīva telpa, brāl. Tas izskatās kā īsta māja, tiešām kā māja, un ir diezgan liela. Dede! Tūlīt jūs šeit iesprostosim, dede. Tikko Faisals izgāja ārā. Pie kazām. Bezkaunīgie dede atkal viņi dzenās pakaļ. Apstājies, pavelc lāpstu, lai es varu visu savākt. Bura ir skaista. Šeit es paņemu to āķi no turienes. Vai tu zini, kā izskatās lāpstas gals? Ir tādi ar estētisku degunu. Tādi ātri, redzi, šādi. Paņem to āķi no turienes. Redzot āķi šeit, mums tas tiešām ir vajadzīgs. Lai labi sokas darbā. Ja arī meistars iznāks, tad arī viņš. Tu viņu izsauks. Atkāpieties, jaunieši. Tagad viss ir tīrs. Tagad arī šos sašķirošu. Tīros un netīros. Šeit arī viss ir diezgan netīrs, draugi. Pašlaik viss ir labi. Šodien mēs šeit uzliksim slēdzeni. Kad slēdzeni būs gatava, pēc tam taisīsim mājas durvis. Mājas durvis jums parādīšu jau nākamajā video. Bončuk, sveiks, puika. Ko tu dari, vecīt? Nekauņa. Dede, nāc šurp! Ššt, asie! Bončuks atkal sadusmojās. Sit. O, Bončuks trako. Bončuks trako. Labi, dēls, atstājiet viņus mierā. Dēdi, nāc šurp. Nē, brāl, nē. Vislabāk ir šeit to visu aizvērt. Lai dzīvnieki var mierīgi pastaigāties.
Viņi parasti tā nedara, bet, kad man ieraugs, sāk niķoties. Ne jau tāpēc, ka kostu, bet viņi uzkurina citus dzīvniekus. Nu labi, turpināsim darbus no tās vietas, kur apstājāmies. Šī istaba arī sanāk uz tādu, kā redzat, draugi, kā jau teicu, gaidu jūsu viedokļus, vai liksim dedi tur, vai izmantosim citiem mērķiem. Ja komentāros uzrakstīsiet, padomāšu un pārvietošu. Nu ko, es jūs ļoti mīlu, neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu, rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet veseli, man draugi!